Iebraucot piestātnē ar kuģīti, mākslinieks Vilipsons kopā ar saviem radošajiem draugiem ieradās uz restorānu fabriku, lai atklātu savu jaunāko izstādi O. Viesi tika cienāti ar izsmalcinātām uzkodām, glāzēs tika pildīts rums un šķita, ka mākslinieks ir nolēms atklāt izstādi, cik nu vien smalki ir iespējams. Tomēr, kāds zina pats Vilipsons, patiesībā, lai atklātu izstādi, viņam nekas daudz nav vajadzīgs. Jauks meitenis un iedzeramais un viss. Man tā kā samērā patrulām tipam vairāk arī neko nevajag. Atmosfēras un interjērs. Un ēdiens un kaut kāds. Tas mazāk. Dreskauts tur. Brīvi. Lai gan iepriekšējā izstādē Why Not Vilipsons bija jaunu māksliniecisko stilu meklējumos, restorānā fabrika ir vērojami viņa klasiskie grafikas darbi. Tos izvēlējusies izstādes kuratore, aktrise Elīna Dzelme. Kāpēc tieši Vilipsons? Vilipsons tāpēc, ka skatoties uz šo sienu, vienkārši es atļaujos iztēloties, kurš mākslinieks, kas šeit varētu iederēties, kā kurators tīri. Un, protams, es saņēmu drosmi un pajautāju viņam, pasauc, protams, uz citām izstādēm un pajautāju, vai viņš nebūtu ar mieru izlikt šeit savus darbus, jo, manuprāt, Vilipsons te ļoti labi iederās. Pie melnbaltā grafika, pie melnas sienas, Daugavas fonā, sievietes kailis, kas var būt labāks, vai ne? Man likās, ka šeit būtu labāk mazāk izmēru darbu, kas veidota siedsviedas tehnikā, un no oriģināla grafikas ir tikai divi sumpunis uz laipas un meiteni, kas ātri pielēja seju, kas ir taisīta ierastajā tehnikā, izmantojot vīnu un pasteli. Vilipsons tā nav tikai grafiskā lapa vai plastiskais tēls, ko viņš veido. Pats Vilipsons savu dzīvi ir pārvērsts par mākslas tēlu. Un tad, kad kultūras vidē atskan vārds Vilipsons, tas jau ir suksvārds, es atvainojos, ja? Tad jau ir tā, ja parādās labā nozīmē. Izstādes nosaukums ir O. Katrs pats var izdomāt, ko tieši nozīmē šis O. Bet, kā saka mākslinieks, šādu nosaukumu izvēle esot pavisam nejauši. Vienkārši man iepriekšējā izstādē meiteni uzdāvināja tādu krekliņu, un tā, ka man bija jāizdomā šīs izstādes nosaukums, un tad es laikam biju šī krekliņā, un es nevarēju neko izdomāt prātīgi, un es domāju, kāpēc vai ne O? Drīzāk iedzimtā slinkuma dēļ. Vilipsona izstāde O ir domāta viņa mākslas piekritējiem. Šeit ir viss, ko no viņa var sagaidīt. Perfekti detalizēta melnbaltā grafika, kailas sievietes un radoši darbu nosaukumi. Interesi var izraisīt aktrises Dzelmes jaunais ampluā mākslas kuratore. Kuratora darbs ir viens no interesantākajiem darbiem, ko darīt šajā sfērā, jo tas ir darbs gan ar mākslas darbu, gan ar mākslinieku, gan ar personību, gan man pašai tas ir interesanti, tas ir tāds rakšanas process, un te pašā laikā tas ir novešanas līdz galam kaut kā skaista radīšanas process. Izstāde O restorānā fabrika būs aplūkojama līdz augusta beigām. Oskars Lepers, Andris Damburs, Labvakar Latvija!